Ļoti cienījama ministras kundze, Hacenes Dīnes kundze, dāmas un kungi. Pēc tāda, kad man stadīja priekšā, man likās, ka runa neiet par mani, tā kā tagad man pat neērti runāt, jo tā kā vajag attaisnot šo te raksturojumu. Es jau strādāju Eiropas komisijā apmēram 10 gadu laikā. Un šajos 10 gados vārds izaugsme ir, kā saka, moto. Es to dzirdēju katru dienu, bet ir tīpaši pēc krīzes. Tad, kad 2007. gadā sākas krīzes pazīmēs, bet ir tīpaši 2008. gadā, kad Eiropas ekonomika sāka attīstīties daudz lēnāk un daudzās valstīs jau sāka ekonomikas kritums, vārds izaugsme kļuva vēl populārāks nekā viņš ir bijis līdz šim. Un manā skatījumā, jo lēnāka bija izaugsme un pat ekonomikas lejupslīde, jo vairāk visās runās skanēja vārds izaugsme. Un, diemžēl, arī tagad, kad krīze iet uz beigām un nesen mūsu bijušais ministru prezidents un tagadējais Eiropas komisijas viceprezidents Dombrovska kungs teica, ka šis būs pirmais gads, kad visās Eiropas valstīs būs vērojama, kaut gan neliela, bet simboliska, bet izaugsme, un tā laikam tā arī būs. Bet cilvēku pratos, diemžēl, Eiropas Savienība pagaidām neīpaši asociējas ar izaugsmi. Kaut gan visos plānos, visās stratēģijās, visos instrumentos Eiropas komisija tiešām dara ļoti daudz, lai to izaugsmi veicinātu. Ja mēs atcerēsimies Eiropas komisijas prezidenta Junkera investīcijas plānu, ja mēs padomāsim par struktūru fondiem, kur ir pieejami visām dalību valstīm, bet īpaši tādām valstīm, kas varbūt atpaliek savu attīstību, ja mēs atceramies par Eiropas padomes prezidentu prioritātēm un arī Latvijas prioritātēm, kur Latvija izvirzīja prezidentūras laikā, proti konkurētspējas veicināšana, vienota digitāla tirgus izveide, tas viss ir tā kā galvenais to prioritāšu mērķis ir tiešām veicināt izaugsmi. Tā kā Eiropas komisija dara ļoti daudz, kaut gan varbūt tas pagaidām nav tik redzams rezultātos. Bet man liekas, ka galvenais, par ko ir jārunā, tas ir tieši par cilvēku attīstību un cilvēku piedalīšanos ekonomikas izaugsmes veicināšanā. Es ar lielu gandarījumu dzirdēju to, ko šodien teica ministres kundze par savu personīgu pieredzi, cilvēku attīstību un viņas personīgs stāsts, tas tiešām iedvesmo. Es pati strādāju ļoti daudz universitātē, Latvijas universitāte, piedalījos cilvēku attīstībā, un man ir prieks, ka arī pie mana galda šodien izradās sēž viena no maniem bijušiem studentiem, kuri vēl joprojām atcerās, ka es it kā pozitīvi ietekmēju viņas karjeru, bet es vienmēr tiešām priecājos par visiem saviem studentiem, kurus es satiku visvisādos apstākļos un priecājos par viņas izaugsmi. Es jums varu pastāstīt vienu tādu piemēru no savas dzīves, sākot strādāt Luksemburgā 2005. gadā. Man kaut kā bija ļoti slikts garīgais, jo es sāku dzīvot jaunajā darba vietā un braucot uz darbu ar autobusu. Es ļoti sliktā noskaņojuma, domāju, kāpēc man vajadzēja pamest Rīgu un labu darbu un vispār ģimeni un braukt. Nezinu, kāpēc, un kaut ko meklēdām pēkšņi es dzirdu, labrīt, profesore. Tas bija tik patīkami, jo izrādās, ka šajā pat autobusā brauca mana studente, kur arī strādā Luksemburgā, man uzreiz uzlabojas noskaņojums. Varētu sakot, tas arī ilustrē, kā mūsu ieguldījums cilvēku attīstība, tas ir ļoti, ļoti svarīgs. Bet atkal atgriežoties pie Eiropas Savienības un Eiropas Savienības vērtībām,
Es gribētu atgādināt, ka Eiropas Savienība īstenībā investē ļoti daudz cilvēku attīstībā un izaugsmē. Eirobarometrs un Eirobarometra aptaujas rāda, ko cilvēki visvairāk novērtē būdami Eiropas Savienība. Viņi visaugstāk novērtē īstenība brīvību. Un tā brīvība, tas ir brīvība ceļot, brīvība mācīties, dzīvot, strādāt tur, kur viņi vēlās. Protams, tas nenozīmē, ka es propagandēju emigrāciju no Latvijas, nebūtu nē, bet ļoti svarīgi, ka cilvēkam ir brīva izvēle. Tas ir tiešām ļoti, ja nav tās brīvības, tad ir ļoti grūti runāt vispār par cilvēku motivāciju un par cilvēku brīvo izaugsmi. Bet ne tikai brīvība, bet ļoti daudz līdzekļu, finanšu līdzekļu Eiropas Savienība investē cilvēku attīstību un viņu iespējās. Es gribu atgādināt par slaveno programmu Erasmus+, es gribu atgādināt par jauniešu garantiju, kurā arī tas ir viens no instrumentiem, kuri palīdz jauniem cilvēkiem atrast savu pirmo darba vietu vai pat sākt savu uzņēmēju darbību vai turpināt mācības. Es gribu atgādināt par Eiropas sociālo fondu, kurš piedāvā ļoti daudz līdzekļu cilvēku attīstība. Bet vienalga, neskatoties uz to visu, ko piedāvā Eiropas Savienība vai mūsu valsts vai citas nacionālas valstīs, cilvēku izaugsme nav iespējama bez jums, bez organizācijām, bez atsevišķiem individiem, kuri tiešām veicina to cilvēku izaugsmi. Un šodien man no visas sirds gribas apsveikt laureātus, man gribas arī pateikties visiem tiem, kas veicina mūsu Latvijas cilvēku izaugsmē, jo izglītotie cilvēki ar motivāciju, tā ir mūsu bagātība, tā ir Latvijas bagātība un tā ir Eiropas bagātība. Lai jums labs vakars un vēlreiz apsveicu laureātus.